Pasaulē aptuveni 170 miljoni cilvēku ir inficēti ar C hepatītu, Eiropā vairāk nekā 9 miljoni. Ar C hepatītu inficēto skaits 3 līdz 4 reizes pārsniedz pat ar HIV inficēto skaitu. C hepatīts ir viena no bīstamākajām infekcijas slimībām. C hepatīts laikus atklāts ir ārstējams. Vīrus hepatīts C, jeb precīzāk C vīrusu izplatība Latvijā ir precīzi zinām, jo 4 gadus atpakaļ tika veikts epidemioloģisks pētījums, kas apliecināja, ka 1,7% no Latvijas iedzīvotājiem, tas ir ap 39 000 pārreikinot uz iedzīvotāju skaitu, asinīs ir C vīrus. Protams, šie visi cilvēki nav slimi ar hronisku aknu iekaisumu, bet, lai to varētu pateikt, šie cilvēki ir jāizmeklē. Tādēļ pēdējo 4-5 gadu laikā ir ļoti intensīva ģimenes ārsta apmācība, jo pirmā, jeb tā sauktā skrīninga diagnostika, notiek pie ģimenes ārsta. C hepatīts ir ļoti viltīgs un bieži nav nekādas sūdzību, jeb arī ir vispārējais sūdzības, kādas var būt pie daudzām citām slimībām. Nogurums, nespēks, pazemināts darbspējas, varbūt pazemināta ēstgriba, un cilvēki ar šādām sūdzībām bieži negriežas pie ārsta, bet tad, kad griežas, tad šodienas ģimenes ārsti zina, ka līdzās citiem izmeklējumiem ir jāpieņem un jāpameklē, vai nav antivielas pret C vīrusu. Biežākie akūta C hepatīta simptomi ir nespecifiski nogurums, slikta apetīte, nelaba dūša, vemšana, smaguma sajūta labajā paribē un vai pakrūtē un dzelte. Uzzinot par C hepatītu, cilvēks ir satriekts. Katrs cilvēks ir individuāls un slimības norise ir dažāda. C hepatīta iepazinos gluži nejauši, nododot sirds operāciju, asins, un man izbrāķēji pateica, ka C hepatīts. Protams, es to neziņā nesapratnē, kas tāds ir par zvēru, un sāku izmeklēšanu, un gāju pie ģimenes daktera. Ģimenes dakters norīkoja tālāk uz izmeklēšanu, pēc tam jau sekoja infektoloģijas centrs, aknu punkcija, arī izmeklēšanu un konstatēja, ka C hepatīts. Vilmārs aktīvi darbojās hepatīta biedrībā, kas izveidota 2003. gadā ar mērķi atbalstīt savējos ģimeni, informēt sabiedrību un apkopot jaunākos datus, un galvenais dot cerību nākotnē. Kā zināms, C hepatītu atklāja tikai 89. gadā, un tie, kas līdz 91. gadam ir nodevuši asinis, pa donoriem bijuši, un tā tie bija tā lielākā riska grupa no sākuma. Ja? No pacienta ar C hepatītu nav jābaidās. Jābaidās no tiem, kuri nezinot staigā, ka viņiem šis vīrus ir, un viņi var inficēt katru no mums. Visvairāk ir jāuztraucās jauniešiem, ir jāpadomā, kur viņi iet veikt piercingus, veikt auskaru lipiņās durt caurumiņas, ja ir jāzina, vai tas ir certificēts kabinets vai nē, jo nolaidīgu, bezatbildīgu darbinieku dēļ cieš cilvēki. Ja viņi nepareizi nosterilizē instrumentus, kā frizētavā, kā manikīrs, pedikīrs, ir ļoti jāuzmanās. Kā tad infekcija izplatās? Tā ir ar asinīm izplatošās infekcija, un viņa izplatās vai no seksuālās transmisijas ceļā, tāpēc, ka tas, kas ir asinīs lielā koncentrācijā, nonāk arī citos bioloģiskos šķidrumos. Tas ir vaginālā šķidrumā, spermā, mātes pienā varētu būt. Un otrs ir tāds mākslīgais mehānisms, kad cilvēks lieto ar vienu adatu un šļirci, piemēram, narkotiskās vielas, un tad notiek no šī inficētā pacienta asinīm vesela pacienta asinīs C vīrusu iekļūšana. Baibai Mūrniecei 2001. gadā bija smagas dzemdības. 2003. gadā, kad dzima otrs bērniņš, tika uzrādītas antivielas uz hepatītu C, par kurām viņa netika informēta. Pēc bieža slimošanas un izmeklējumiem 2005. gadā viņa izdzirdēja diagnozi C hepatīts. 2005. gadā bija pasmagi, jo tā ārstēšana bija tik dārga, ka es viņu nevarēju atļauties, līdz pat 2011. gada 12. augustam. Tad, kad tās zāles kļuva lētākas, tad jau sākām ārstēt. Pašreiz vēl iet ārstēšana, vēl ir palikušas 5 nedēļas. Ārstēšana ir dārga, ir smaga.
Šī ir ārkārtīgi dārga slimību grupa, un tas, ka mēs esam spējuši pat neskatoties uz ļoti nopietnu ekonomisko krīzi un naudas trūkumu saglabāt 75% kompensāciju šiem medikamentiem, ir ļoti liels sasniegums, jo īstenībā mēs pat nebijām īsti pārliecināti un neticējām, ka mums to izdosies šogad saglabāt. Bet mēs no savas puses darām visu, lai palielinātu finansējumu kopumā veselības aprūpei, un, protams, ja mēs kopumā palielinām, tā kompensējumie medikamenti ir tā sadaļa, kurai vajadzētu pieaugt. Ko nozīmē 75%? Labi, paldies, tā arī ir liela summa, bet kurš var samaksāt līdz 200 latiem mēnesī? Arī ļoti grūti tas ir. Vēl tagad bija maznodrošinātais, maznodrošināto 2012. gadu noņēma to status. Tagad paliek tikai trūcīgās ģimenes statusam. Bet ne visi ar to var iegūt to trūcīgās ģimenes statusu. Tagad ir mērķis no valsts panākt 100% valsts zāļu apmaksu, un tāpēc arī ir diezgan liels aktivitātes par šo pasākumu. Ir parakstu vākšanā par to, lai pieņemtu Saeimā grozījums un apmaksātu 100%. Nobalsot par to, lai C hepatīta ārstēšana būtu pieejama ikvienam, var mājaslapā hepatīts.lv.